Sveika tauta! Sveiciens no laukiem, no Lēšmalas. Šodien ir svētdiena, svēta diena, var teikt. Es tāpēc arī uzvilku baltu kreklu, jo beidzot šī studija, svītriņa, istabiņa ir pabeigta. Remonts ir izdarīts, urā, urā, viss kārtībā, varam filmēt un montēt. Un tieši vakar es kādas stundas 15, faktiski pilnu dienu nosēdēju pie datora, lai samontētu kādu interesantu interviju, kuru šodien jums piedāvāt noklausīties. Tātad svētdiena, tā ir tā diena, kad daži, kā ierasts, iet uz baznīcu, daži par to tēmu pat neaizdomājās. Bet Dieva tēma, ticības tēma, viņi ir ļoti aktuāli un viņi visu laiku kaut kur virmo. Es pats to diezgan strauji izjūtu, pārbraucot uz laukiem. Varbūt tāpēc, ka es esmu atdalījies no pilsētas Kņadas, un šeit ir vienkāršāk komunicēt ar to, kas augšā notiek, un no kurienes mēs saņemam kaut kādus signālus. Otrs tas, kad man ir blakus baznīcas, ir Skaistkalni, ir Brukna, Kurmene, un arī baznīcas skaņas bieži vien sasniedz manu māju, un, kā teikt, uzlabo manu omu. Tāpēc par šo tēmu gribētos parunāt vairāk. Protams, ka es varētu doties pie mediņā vai pie kāda cita mācītāja, bet man tas attur dēļ tā, ka es saprotu, ka jebkurš no mācītājiem pārstāv kaut kādu konkrētu organizāciju. Vai tā ir katoļu, vai luterāņu, vai pareizticīgo, vai baptistu, vai vēl kādu. Līdz ar to, man liekas, ka mācītājs var kaut ko dot bišķiņ no sevis, bet principā viņš seko vadlīnijām. Es negribu teikt, ka nevajag apmeklēt baznīcu, es nevaru noliegt to, ka Dievs pastāv, tas viss ir kārtībā. Un arī šīs dienas saruna nebūs par to. Saruna būs ar Valteru Korāli, kurš ir ļoti interesants mācītājs, kurš ir savu laiku, kā teikt, atgājis no visām konfesijām un strādā pats par sevīm. Viņam ir savi priekšstati, viņam ir sava ticība, un tas ir tas, kas man atkal uzrunā, jo viņš nav piesiets ne pie viena. Līdz ar to viņš var runāt, ko viņš grib. Ar Valteru mēs tikāmies pāris gadus atpakaļ, kad plosījās Čmovics, kad mēs ar Smānu vēl taisījām Siguldā raidījumus. Arī viņš bija tas drošsirdis, kurš atbrauc un izteica visu to, ko domā par tā laika situāciju. Tātad viņš ir diezgan atklāts antivaksers un to nemaz neslēpj. Es arī tāds esmu un es domāju, arī daudz skatītāji ir līdzīgi. Tātad šodien ir svētdiena, svētā diena. Pateicoties jūsu atbalstam, kā teikt, ko es arī lūdzu, tas ir tikai degvielai un elektrībai. Degviela man ir, kāpšu mašīnā un braukšu uz Siguldu, tātad uz mūsu tādu krustpunktu, kurā satikties ar Valteru, jo es esmu Lēšmalē un viņš ir Limbažos, līdz ar to mums ir sērtāk satikties tā pa vidiņu, tātad Siguldā. Ņemot vērā, ka Siguldā man ir palikuši daudz draugi, tā skaitā arī Krodziņš Bucefals, tā tad ir vieta, kur mums piezemēties un forši parunāt. Mūsu sarunas, kā teikt, galvenais mērķis ir, kā teikt, nevis kādu pazemot vai kādu tur nomelnot vai pateikt, cik viss ir slikti, bet tieši pretēji. Mēģināt saprast, kas notiek, kā paglābties kaut kādā grūtā mirklī un kā uzlabot savu iekšējo enerģiju. Es domāju, ka daudz nostoties šo te raidījumu jutīsies labāk, un tas ir pats galvenais. Tā kā kāpju mašīnā, braucu, jo tur Siguldā mani gaida mācītājs. Ko, saķemējamies un sākam? Sākam? Sākam. Super. Tātad esmu atgriezies izvēles punktā, var teikt, Siguldā. Bet Siguldā ne jau tāpēc, ka es būtu šaušalīgi saskums pēc šīs pilsētas, bet tāpēc, lai satiktu patīkamu cilvēku, kurš ir atsaucies satikties arī ar mani. Tas ir ļoti interesants cilvēks, kurā arī es ieklausos. Tas ir mākslinieks, tas ir garīdznieks, var tev nosaukt arī. Protams. Garīdznieks, muziķis, kas ir zemnieks. Mums ir daudz kopīga lieta un
Sveiks, prieks tevi redzēt! Mēs īstenībā atrodamies Krogā, dabīgā vidē, 2. stāvā, un tas ir Krogs Bucefels. Negribu baigi īpaši reklamēt, bet tas ir labi, kā teikt, pazīstams krodziņš, kas šeit jau ir pār pa 30 gadiem, un šeit ir nemainīgs līmenis, un te ir foršs saimnieks, kurš labprāt mūs ielaid šeit pasēdēt. Tāpēc tā skaņas lejā tie ir baikeri. Bet viņiem vēl ir klusi. Es baikers lejā pasveicinājis, nācis šurp, man daži pazīstami face bija, un interesanti, ja pēc pa Krogu runājam no tāda garīdzniecības viedokļa, tad reformācijas laikā Mārtiņš Luters ar melanktonu tur sprediķi vispār bija gāri, tur dievkalpojumi gāja 4 stundas, un stundu no tā bija apmēram vai vairāk bija sprediķis. Un tad melanktons vienmēr bija teicis Luteram, nu iesim iedzert alu, lai tas svētais gars tikmēr to darbu izdara. Protestantismā tas galvenais uzsvars bija uz to, ka mēs Dievam kaut ko darām. Katolicisms tā kā vairāk to misu, to upuru, ka mēs upurējam sev. Protestantisms uzsvēra to faktoru, ka Dievs mūs labā kaut ko dara. Tad svētais gars vai Dievs dara, kamēr mēs neko nedarām. Un tas bija interesanti, ka viņi satikās Krogū. Ja vēl par tām dziesmām runā, tad ļoti daudz tā saucamie luteriskie korāļi ir radušies uz tā laika ģermāņu tautsdziesmu bāzes, apdarināt. Bachs ir dižgars, viņš ir radījis vispār superīgas lietas mūzikā, kur visi rokmūziķi pat vienkārši klanās. Bacham, viņš saka, bez Bacha nav rokmūzika vispār iespējama. Ja? Bet Bachs bija tas, kas tās tautsdziesmas apdarināja un izskaistināja skaistiem nobeigumiem un turpinājumiem, ka radās tā saucamie korāļi. Mans uzvārds, ja. Un saproties, un Krogs luterismu laikā bija tāds pagrieziena punkts Rietuma Eiropas tādā civilizācijas uztverē par Dievu, ka principā Krogu var satikties, nolīgt ne tikai puisi, var ne tikai kaut kādas sarunas vest par kaut kādu, tīrumu pirkšanu, mežu pirkšanu, bet var arī principā runāt par Dievu. Vēl pēc sprediķa. Arī aprunāt mācītāji. Tas jau latviešiem ir vispār pazīstama lieta, vai ne? Kāpēc dievkalpojumi tā sačukstās. Kas tas ko mums te atsūtīja, tas jaunais mācītājs? Kas viņš tāds tur ir? Es nāku no Limbažiem, kur mācītājs maina bieži vien ātrāk pa 3 gadiem. Viņi nespēja nemaz lāgāt tur vajadiet, tu pat visi var atcerēties, kas jau uz Limbažiem sūtīt. Es tur tikai visu laiku dzīvoju, ja? Un tu saproti, un tur arī tantes nāk no baznīcas, es zinu, Limbažos, viņi saka, šitais būs tagad labs. Šitais būs īstais. Ja? Tur Limbažos vairs nav krogs pie baznīcas, bet tās sarunas pa ceļām uz mājām ir vēl ar vienu saldo. Ja, Bet nevelti Krustcelēs daudz, kur bija baznīca un krogs un veikaliņš kaut kur. Starp citu pavērosim internetu ar Google, sameklēsim, ir tagad viens jauns pētījums tieši krogu vēsturi. Jā. Kas ar šīm ēkām ir noticis? Kas ar to kultūru notiek, kas vispār te bija? Kādā veidā Krogs ir bijis arī latviešu kultūras veicinātājs. Dažos gadījumos, protams, cits kaut kas. Ja? Bet atsevišķos brīžos, es domāju, dažs labs rakstnieks, Andreju Upīti ieskaitot, par ko tagad daudz debatē, ir sēdējuši Krogā un arī pilsētas dzīvē. Ja nebūtu krogi, vai mums būtu čaks? Ko viņš sēdēja, skatījās uz meitenēm un vispār uz publiku un radās tāda dzēja, par kur mēs tagad vienkārši un ja? Ka mums ir tāds čaks. Krogum bija zinām loma. Ko Krogu darīt un cik daudz dzert, tas paliek katra ziņā. Un vai vispār dzert? Jā, jebkurā gadījumā, ja esat Siguldā, tad droši varat braukt uz Bucefālu, jo te varat gan paēst, gan padzert. Un ja kas, tad arī izguldīs. Bet mēs šodien ar tēju un ar gaišām domām, jo īstenībā es ar visiem tiekos un pirms tam visu brīdinu, ja kādam ir kaut kādas pretenzijas, var izteikt. Mēs satiekamies, lai runātu kaut ko labu, lai neapkāstu lieki nevienu, lai neaizskartu, lai lieki arī nekaitinātu nevienu. Mēs satiekamies tādēļ, lai labi pavadītu laiku un varbūt kādam cilvēkam uzlabot garastāvokli un padarīt kaut bišķiņu to dzīvi foršāku, vai ne? Tieši tā. Tad, kad ieraugu kādu mācītāju, tā vienmēr ir tā,
mums tāds priekšstats, vai ne? Viņš ir drūmais. Viņš sāks gruzīt. Drūmais vecs, tas ir parastais variants, ja? Nu, es esmu radījis varbūt pilnīgi citu Latvijas mācītāju tēlu, ar drusciņu vieglāk, diezgan viegli, daži pat teikt paviegli, uzskatu par to, kas ir mācītājs. Tie ir matve, ne tā kā vējbrālim, un tad vēl foto, un visas tās lietas, ko es te daru, un tā tālāk. Bet es vienkārši sapratu to, un sen jau sapratu, ja, ka tās garīgās lietas, viņas bieži vien nav tik drūmas, kā mūs mālē. Ja? Mēs te aizkadrā ar Edgaru parunājamies, vai ne pat tā pašu to grēksūdzes jautājumu. Es teicu, ja, mans skolotājs Andrejs Kavats savā laikā bija ļoti interesants ar to, ka viņš teica, vajadzētu svētku dievkalpojumos vispār aizliegt liturģijā grēksūdzes daļu. Viņš saka, un tā es Valmierā toreiz, kad darbojos, mēs to tā darījām. Var debatēt, grēks jau tik un tā ir, vienalga, kur mēs esam, mums ir blakus domas un esam grēcīgi, un to jau visi kristietībā ir iemācījušies sen no galvas, ja, ka visu laiku mēs grēkojam, lai mēs ko darītu. Ja. Viņš teica, pagaid, nu, ja mēs svētku dievkalpojumos izņemam ārā, ja, latvieši tā ir, kā tu teici, nogrūzījušies, ja, to grēku ar to vainu. Mēs Eiropas Savienības tās regulas mēs izpildām trīskārši, ja mums prasa, mēs ātrā gaitā visi esam gatavi. Un tad jautājums ir tāds, kad mēs varētu tomēr bišķi atpūsties. Un viņš teica, svētki dievkalpojumos, paņemam šito ārā. Paņemam ārā, un lai cilvēks atnāk un jūt svētkus. Un tā es darīju. Un par to tad Valmiera tik toreiz vai dieniņi, tad teica, atkal korāls tur brīvdomātais, nu, konsistorijas līmenī toreiz tā teica. Tur Kavats, tur kaut kā tas. Bet tomēr, tu saproti, mēs uztaisījām, ka tā bija ar lielu atrāvi no Lutera draudzes toreiz otrā lielākā draudze. No. Ja, tajā laikā, ja, teiksim, tur. Tie bija pār pa 1000 cilvēku. Tajā laikā tas bija daudz, nu tagad jau ir daudz ir aizbraukuši un tā, jā. Jā, tā. Man ir daudz uzdevuši jautājumu. Kā tu tā esi pamanījies, ka tu esi tā kā brīvais mākslinieks un brīvais, kā teikt, gribās teikt baznīcas kalps, bet tu sanāk neesi baznīcas kalps. Respektīvi, kas tu esi? Kā tu esi atradis to nišu, ka tu it kā vari būt ar dažādām konfesijām, bet tajā pašā laikā ne. Ne tikai ar konfesijām, es ļoti labi saprotos arī dažādu reliģiju cilvēkiem. Tas ir interesanti, jo man bija tā milzīgā laime studēt pie profesora Visvalda Klīvas, piemēram, pasaules reliģijas un pie vēl dažiem spečukiem, arī pie Leona Taivāna un tādiem lieliem korifejiem Latvijā, kas ar ārzemju speciālistiem krievu un angļu valodā. Lai, teiksim, saprast arī mūsdienu jau klātesošo multireliģiozo pasaules, diemžēl situāciju. Mēs varam par to te bļaut un kliegt, bet islāms ir klāt. Protams. Diemžēl Rīgā viņu tā nejūt, bet viņš ir klāt. Un tu saproti, un es pats par to brīnos. Man ir pietiekami labas attiecības ar vairums Latvijas garīdzniekiem, augstākajiem, vai arī mierīgi līdzās pastāvēšanu panākt. Ja? Jo ir tā, ka brīnumainā kārtā, lai es pats esmu kaut kādos varbūt jautājumos diezgan liberāls cilvēks, un dažreiz man dzīvesveidu var kritizēt vai kaut ko tādu, bet tādos konservatīvās kristietības uzstādījumos es tomēr laikam visdrīzāk būšu konservatīvs, un to es esmu paudzis savā Facebook, savā slejā. Nu, man liekas, ka jūs neatradīsiet, es varu pasmieties par kaut kādu draudzes anekdotīti vai par kaut ko tādu, bet es tomēr nekad negribētu smieties par Dievu. Tas man ir tabū. Es nekad negribētu smieties par cilvēku ticību kā fenomenu, kā lielu notikumu. Nu, man ir kaut kādas tagad modē tie vārdi sarkanās līnijas. Ja. Jā. Es tomēr uzskatu, ka ir kaut kādas lietas, kuras ir vienkārši no pasaules iesākuma, par kurām nevajag smieties. Un līdz ar to es domāju, ka daudz, kas bija domājuši, ka korāls tur tagad aizies kaut kādos tur gājienos ar tiem kaut kādiem tur karogiem, un nē, es nekur neesmu gājis, tad viss ir folklori par mani. Ja kāds kaut ko tādu domā, viņš tiešām ļoti mīļais skatītājs, ļoti maldaties. Es neesmu, man nav interesi. Es tiešām uzskatu, ka tie uzstādījumi pasaules reliģijās, kas tomēr no sākuma ir ielikt cilvēcei, viņi ir labi.
It īpaši kristietībā. Es to gribētu īpaši uzsvērt. Un tāpat arī jūdaismā, es pateiktu, ja? Jo tas viss ir, kas ir tur labs, nu, to pasaulē nevajadzētu zaudēt. Un nevelt tie, kas brauc kaut kur, viņi tomēr, ja viņi kaut kur ir brauc, viņi tomēr ieiet kaut kādā svētvietā vai baznīcā vai bazilikā vai vienalga, lai cik varbūt Francija nebūtu tur modes pilsēta, visi grib ieiet Notre-Damā vai kaut kādā lielā baznīcā vai vismaz ieiet, lai saprast, ka tā kultūra vai Eiropas un Latvijas kultūra nu, nav iedomājama bez kristietības klātbūtnes. Un viņai ir daudz, bet viņi var kritizēt, viņi var lādēt, un kad viss tos mācītājs arī man var pasmieties par to korālu vai kaut kā tādu, ja? Bet es domāju, ka tas tā vēsts, ko tomēr mēs sakam, vai tas būtu kapos vai kur, nav mainām. Cilvēks mirst, tās asaras, ko es bērēs redzu, patiešām ir īsts. Tā mīlestība, kur es cilvēks laulāju, man tomēr ir īsti. Tas nekas, ka dzīvē varbūt visādi cilvēkiem sanāk un tā, un nekritizēsim, ir ļoti dažādi dzīves tālākie gājumi. Bet ar Dievu vārdu es domāju, ka vajadzētu iesākt katru dienu, vajadzētu, un tāpēc es atbildētu uz to jautājumu, kā es tā varu, es tomēr uzskatu, ka Dievs mani sargā. Ka es esmu brīvāks vai kā, bet tas, ko es daru, es esmu redzējis sapnī, ka tas man ir jādara pēc konflikta ar Luterāņu baznīcu savā laikā, ko es nenoliedzu, un tā tas ir. Tā ir vēsture. Bet es arī šo vēsturi varbūt arī Latvijā turpinu attīstīt. Ka ir tāda cilvēku grupa, ko es visiem mācītājiem saku, ir tāda, kas nekad tavā baznīcā nenāks, un tie nekad nebūs tavējie. Viņi tu var pietēlot, tu vienkārši tur uz to brīdi, tu paņems bilancē to cilvēku, bet viņš tev pēc tam tik un tā aizlaidīsies. Līdz ar to es neesmu pat bīstams maniem kolēģiem mācītājiem, jo es jau nepaņemu viņam ejos. Es nemaz, piemēram, kaut kādu slavenāku mācītāju, Andreja Mediņa, ja? Es nekad nevaru Andrejam atņemt viņu draudz, jo tie ir viņam ejie cilvēki. Tie noteikti ir Andreja, viņš fano, ja? Un es nekad to netaisos darīt. Ja? Piemēram, ja? Es varu jāsāk jebkur citu uzvārdu. Ja? Tie būs viņam ejie, tas ir viņam ganāmpulks. Es esmu tajā ziņā sanitārs, ka es paņēmu varbūt to vājāko, ja tā drīkst izteikties, to sekotāju Kristumu, kurš uz to brīdi grib to mācītāju kāzās, bērēs, mājas svētīšanā, vēl kaut kur. Ja? Līdz ar to tie, kas ir manējie, nekad neies uz baznīcu. Un es arī nekad neesmu ieradies draudzē, lai tā kā sektantis kaut kādu atvilkt. Es nezinu, kaut kādā veidā to cilvēku pierunāt, lai nāk pie manis, jo pie manis jau nemaz vispār nevar atnākt, es draudzi neveidoju. Tas fenomens, ko es Latvijā daru, ir tas, ka es mēģinu strādāt kā mācītājs un diezgan sekmīgi, kā to mēs redzam no bildēm, neko nevienam īsti neatņemot. Es strādāju brīvajiem radikāļiem, ja tā var teikt, tiem cilvēkiem, kas tik un tā staigās pa ielu, un viņš turpinās staigāt pa ielu, bet viņš kaut kādā mērā tic Dievam. Es arī esmu sanāk radikāls. Jo mans gadījums, kur tu varētu varbūt no savu viedokļu pakomentēt, ja, arī skar ļoti daudz mūsu šī brīža skatītājus. Ja, jo daudzīgi, teiksim, augot ģimenē, kurā ir vecāki bijuši kristieši, ir pieradināti vai viņiem nešķiet nekas dīvains iet uz baznīcu un tam līdzīgi. Ir tādi, kuri nejūtās tur labi, bet tai pašā laikā tagad arī īpaši Joni, īpaši redzam Facebookā un YouTube, ja, parādās cilvēki, kas tic Dievam, bet kā radītājam un uzskata, ka viņam vajag tieši kontaktu ar Dievu un tie starpnieki, kas ir dažādās konfesijas un baznīcas, viņam vairs nav vajadzīgi. Man liekas, ka tur ir divas līnijas un divu grupu cilvēku. Ir viena grupa ļaužu, kuriem mājās bija kāda stingrāka, piemēram, katoliska vai pareizticīga audzināšana. Jā. Tāda stingrāka konfesija nosaukšu, divas stingrākas. Un viņiem mājās, viņš to ir tā kā atskatījies, un tad ir tāds, arī tas psiholoģijā ir tāds pētījums, ka ir viena paudze tāda ļoti konservatīva, bet viņa bērni vairs nav. Dostojevska tēva un dēla. Jā, un tad ir otra galēba, tad tie uz pilnu klapu. Jā, teiksim, jā. Un tad atkal tā viņa bērni skatās, ka tie tur dzer, tad tie atkal sāk iet baznīcā un sāk saprast, ka tas ir tiešām grēks un tā tālāk. Ka caur vienu paudzi ir tāds fenomens, vienalga kurā stingrībā, vai tas būtu sports, kurā
kāds tā ļoti turās pie kaut kādiem sporta orākuliem, un nākamais viņš vispār nekāds sports, viņam ir kuņas priekšā. Un tad tā nākamā paudze atkal sāk skriet no rītiem un kaut ko darīt. Ik pa vienu paudzi novērots. Tas ir tāds jau pētījums, kur parādās pasaules. Man līdzīgs gadījums, citā sakarā, ka man mamma ir no Latgales, tēvs man ir no Liepājas, un viņi savu laiku ir pametuši savas dzimtās vietas un nesušies uz Rīgu, lai sasniegtu savus mērķus, un ir sasnieguši. Es atkal nākošā paudze, kas ir dzimusi Rīgā, tagad jau, kā teikt, jau briedumā esmu izdomājis, ka viss man vairāk nevajag, es dodos atpakaļ uz laukiem. Jā. Un tad otrs virziens, kurus es saredzu savā darbībā, ir tādi cilvēki, kas nāk no partijnieku ģimenēm, jeb komjauniešu nomenklatūras ģimenēm. Tā bija sava veida reliģija. Un tā bija diezgan stingra audzināšana. Ja tu biji skolas direktors bērns, tad mēs saprotam, tas ir tāpat kā katoļu baznīcā. Tu tur nevar to, nevar šito. Mēs jau zinām, psihoterapijai pētījumi jau pat mācītāji, skolotāji un ārstu bērni tiek turēti īpašā režīmā. Tie ir sabiedrības krējums, padomju laika sabiedrības krējums, arī policijas bērni vēl, kuriem milicītē laikā bija. Un skatītāji paši zinās, kā viņiem ir gājis, ja viņiem bija tētis vai mamma milicijā, skolotāja saimē, vai ārsts, vai kaut kas tāds ciemapadomē vai vēl kaut kur, kur jau, Un tad ir tā, ka es nojaušu, ka tie cilvēki arī ir tādā drusku brīvākā pēc tam. Viņi grib tā drusku brīvāk tvert šo pasauli, jo viņi ir noguruši no tiem standartiem. Visur tev rādās tās svētbildes, Marks, Ļeņins un Engels. Jā. Tas ir tas pats. Tas no psiholoģiskā viedokļa ir pilnīgi tas pats, jo tu tiec turēts tādā saitē, jo ko cilvēki teiks. Mēs tagad zinām, tas, ko latvieši saka, tu tā nedari, meitiņa, ko cilvēki teiks. Meitiņa saka, man vienalga, ko tie cilvēki saka. Tā kā ar būdu uz baznīcu tā izrāda palam putiņam, kur tā māte un meita. Saprot, tur ir tas interesantais, ka vienā brīdī tas cilvēks grib būt bišķi brīvāks. Vai baznīca to spēja piedāvāt? Harizmāti mēģina. Viņi mēģina tā kā uz tās robežas, tā brīvās dziesmiņas un ko tur vēl un kā. Bet arī, tikko tev tās mājas grupiņas sāk ieviesties, tev gandrīz vai drēbes kaps sāk pārbaudīt, tu sāk just jau kaut kādu baigos sektantismu. Tev jau sāk pieskatīt, tev tur kā jākrat to sirdi tiem cilvēkiem, kas tavā mājā tur sanāk. Tas saucamās mājas grupiņas, piedodat, mīļie draugi, ka es jūs pakritizēju, bet tā daži cilvēki, ne visiem tas der. Un tad ir varbūt atsevišķi tādi cilvēki, un daudz, arvien vairāk tādi parādās, sauksim tā kā austrumu guru versija, ka tev ir autoritāte, sauksim viņu par skolotāju, par mācītāju, par brīvmācītāju. Vienam tas būs Juris Rubens, citam tas būs kaut kāds jogas skolotājs, citam tas būs Valters Korāls, kuram, Un viņš tev zvana, viņš ar tevi mēģina nodibināt dziļāku kontaktu, uzticēties, tu viņu nedrīkst pievilt. Un galvenajās līnijās viņš mēģina kaut kāds aizlūgums, kaut kāds pieskaršanās punkts, lai viņam ir vieglāk dzīvot. Un es tādu darbu daru. Kas pēc būtības neatšķirās neko dīži ar tiem citiem. Tāpat man ir grēksūdzes, ko cilvēks stāsta. Tāpat man ir kaut kāds ļoti vaļsirdīgs stāsts, kā viņi jūtās, viņi un viņas, abi dzimumi pie kam, Esošie un bijušie alkoholiķi tai skaitā, cīnās katrs cīnās. Un viņam vajag kaut kādu cilvēku tajā brīdī. Pēc tam viņš tiek kā pāri, viņš pēc to var pasmieties, bet tajā brīdī viņš ir šausmīgi vājš. Viņam vajag, lai viņš tiek pāri. Tas ir pat nomirusi māte. Kaut kāda baigā traģēdija ģimenē, kaut kas tur smags notika, bērnīši piedzima slims vai kaut kas tam līdzīgs, lai viņam vajag, viņš to baznīcu tajā brīdī negribēs, bet viņam vajag kaut kādu atbalsta punktu. Un es kalpoju ar to sabiedrībai un šiem cilvēkiem. Strādāju, es gan saku biežāk šo vārdu strādāju, es vienmēr to uzsveru. Es kalpoju tikai tad, pēc Jēzus mācības, ja es kaut ko kādam varu izdarīt pa brīvu. Piedodat, mīļie amatbrāļi mācītāji, jums visiem ir kartes, izņemot mūkus, jums visiem ir pilns ķešs ar kredītkartēm, debetkartēm un visādām kartēm. Kādu kalpošanu, piedošanu, paraugoties, es ļoti atvainojos, nepiesiešos jūsu augumiem, bet paraugieties uz jūsu apjomiem, uz mašīnām un labām lietām, kas jums pieder, Ja kāds patiešām kalpo, tad viss cieņa. Ja viņš kaut ko daudz dara par brīvu, tad jā.
Ir tādi cilvēki šai pasaulē un viss cieņu viņiem tā, bet pārsvarā mācītāji tomēr strādā par mācītājiem. Tāpat pēdiņās kalpo, kā kalpo pažarnieki, kā gods kalpot Latvijai karavīri. Arī ķešā visiem ir kredītkarte vai algo. Viņi ir algoņi, es ļoti atvainojos. Karavīri neapvainojieties, ja? Kapelāni. Jums ir labas algas, nečīkstat no mūsu kopējā budžeta. Kalpo ārsti, bet arī neslīgi vairums ārsti dzīvo ļoti labi, sevišķi pēc šitiem 2 gadiem. Tas ir jau, kalpo. Mēs visi tikpat labi, es domāju, mēs strādājam. Mīļie draugi, man arī ir honorāri. Tāpatās kā ārstiem ir honorāri, ja? Tāpatās kā honorāri ir vai dieniņi šāvējiem, visiem šitiem plintniekiem, karavīriem un visiem pažarniekiem ir kaut kāds darbs. Dažs labs ir uzdienējis tur tā, es skatos tagad saimā, tur dažs ir, tur gāja garām, jā, tur viens bijušais pažarnieks, ja tur viņam pensiju, ja bija tik, un vai dieniņi kalpo, labrīt, ja? Jā, cilvēkam pie kaut kā jāpieķerās, kādam jānotic, jāsaņem kaut kāds atbalsta plecs. Un šai gadījumā, kāpēc es atsāku šos te video un viņus gribu turpināt, nedēļalgas. Nedēļalgas. Jo man ir bijis pāris reizes dzīvē gadījumi, kad es esmu mācoties strādāt televīzijā, izgājis treniņus dažādus un esmu ierakstījis kaut kādus video, kuru džeki pēc tam ir palaiduši. Tu tik labi ierunāji, ja, palaidi. Es aizgāju Dāvidu šovu, kurā mēs runājām par šmigu. Es tur diezgan atklāti par to visu izrunājos un beigās pudeli šņābu izlēju spainīju un arī tā šoviņu uztaisīju. It kā nekas, kādam tas nepatika, bet daudziem tas patika un viss norim. Pagāja laiks. Es braucu, man vienreiz pie ādažiem džeks atnāk, viņš saka, klausies, liels paldies tev. Es saku, par ko? Zini kā, nesaprotu. Viņš saka, es mēģināju ārstēties, es mēģināju kodēties, es mēģināju visu kaut ko. Es noskatījos to tavu sižetu, man kā roku noņēma. Es kopš tā brīža ne zāles dzeru, neko es vairs nedzeru. Līdzīgs gadījums. Par cigaretēm es kaut ko runāju, savas treniņu pēc. Ja. Man aptur ceļa policists pa nakti un viņš pārsniedz ātrumu. Ja. Viņš man momentāli laiž vaļā. Es viņam uzdod jautājumu, kāpēc tu tik labsirdīgs, tik ātri labsirdīgs pret manis. Viņš saka, zini, es arī atnācu dienas ēteris, ja, pēc dežūras, pirms pagulēšanas ieslēdzu. Tu tur par to pīpēšanu, zini. Es noskatījos, es no tā brīža nepīpēju. Un tāpēc es nonācu pie slēdziena, ka man nevajag vairs kā kādreiz. Man vajadzēja tur popularitāti, reitingus, lai es būtu tur sarakstā Latvijas televīzijas augšgalā, tam man labāk ies. Ka man nevajag to masu, man vajag šos te dažus cilvēkus, kurus es kaut kādā veidā varu izvilkt no bedres. Un rezultātā arī man rodas tāda sajūta, ka, ja Dievs ir, un es pārliecināts esmu, ka viņš ir, un kādā mirklī viņš vērtēs to, ko es esmu izdarījis. Viņš nevērtēs, cik es biju atklāts publikas priekšā un teicu, es tur nevakcinēšos vai es tur noturēšos. Mālēts, ka tu to izdarīji. Cik tu izvilki no tās bedres, kas paši vairs nevarēja? Tev tiešām patīk veidot šito te, ko tu saliec tās kameras tēs. Jā, es to māku un visu mūžu darījis, kāpēc man tas... Un man ir līdzīgi ar tām bildēm. Redz, cilvēki jau mums drusciņi arī izmanto tajā, kas mums patīk. Jo viņi zina, ka tev baigi patīk, izdara mums par brīvu. Ja? Man tāpat, man tā fotografija tā ir. Ja? Es kaut kā zinu, man baigi patīk fotografēt visu kaut ko smuku. Ja? Arī sievietes tai skaitā, es neslēpju. Mēs viens no 2 Latvijas mācītājiem, kam patīk fotografēt, arī sievietes, jā. No otras puses atkal, ir jau kaut kāda arī nauda jāsaņem par savu darbu un tā tālāk. Tas, ko es varbūt mēģinu darīt Facebookā, es mēģinu Facebookā būt, es tur izklaidēju tautu, kā brīžām visāds pekstiņas tur salieku un kaut kādas tur pasmieties, bet man liekas, ka daudz cilvēku arī, man ir tā privāti rakstījuši, viņi saka, paldies, Valter, viņš saka, ka tu šito ieliku un tā tālāk. Mums jau pēdējā laikā Latvijā ir tā, ka tas Facebooks vai draugi vai Twitters, vai kas kuram tur ir tie sociālie tīkli, ir tā vide, kurā mēs, diemžēl, attāluma biļetes paliek dārgāks, benzīns paliek dārgāks, bet tā mēs vismaz varam viens pa otru kaut ko uzzināt. Es uzzinu, kā Edgaram aug aitas, viņš uzzina, kā man tur kaut kāda, es nezinu, Roma nofotografējis vai kaut kāda, nezinu, tur Poliju pat vai kaut ko tādu, ja. Es biju tur un pabildējis. Un tad tu uzzini varbūt par to cilvēku, kā viņam iet.
Caur to tu savukārt drusku uzzini par to cilvēku pasaules uzskatu. Jo viss, ko mēs darām, kaut vai pa dubļiem braucam moci, mēs tik un tā saprotam, ko tas cilvēks apmēram domā, ko viņš dara, kas viņš apmēram ir. Jo tad, kad viņš sāk tikai vārdos definēt, kas viņš ir, es, piemēram, nevienmēr noticu. Ko stāst pekstiņas, bet kaimiņos kāds vai tu, mēs tak zinām, kā mēs esam, kādi cilvēki, vai ne? Un dezinformācijas līmenis. Visiem tu kaut ko par sevi iestāstīs, tikai es vienmēr jokoju, tikai ne saviem radiem un kaimiņiem, ja? Visiem tur, ja? Tāpēc man liekas, ka tā blefošana kaut kādā līmenī ir iespējama, bet tomēr nu, kaut kādās brīžos tev jābūt īstam un patiesam. Un tāpēc varbūt tāda atklāties šauku, tu te pieminēji to, ko ielēji to šņābu vai prom, un tu kaut kā drosmi vajadzīga, ja tu kaut ko mainīt, tad tev kaut kas ir jādara. Es, piemēram, noteikti negribētu pamest vingrošanu, kas ir man ķermeņa, teiksim, tāds uzturēšanas veids. Lai cik mēs veci nebūtu, nav neviens vecums, arī jaunums mazām zīdainīt, pat ir masāžas un vingrošana kaut kādu, viņa mazāk rāpot. Nav neviens vecums, kad mums nevajadzētu kustēties, vingrot, darbināt savu ķermeni. Un tāpēc arī varbūt ir tāds ieskats par garīdzniecību, ka tie tāda parasni cilvēki, kuri dzīvos citu rēķinu. Es, piemēram, mēģinu atkal savukārt liet pie darba, kaut kāda mežā kaut kas jādara vai ārā kaut kas jādara un kartupeļi jārok, un man ir saimniecība daudz jau Latvijā. Man ir neliela saimniecība, bet es audzēju kartupeļus un malku taisu, un man paliek pār tā malka, es, protams, ka pārdod, ja. Līdzīgi kā dažs labs salas sēnes, un ieliek Facebookā, vai tev nevajag, ja. Nu, tas šogad bija daudz. Katram ir kaut kas savs, ko viņš dara, varbūt ar lielu prieku. Bet, ja tev paliek pār, tad ir divas versijas, vai nu kaut kam to uzdāvināt, vai nu drusciņi pārdot. Es mēģinu arī to darīt, ja, lai kaut kādā veidā saprastu. Un mēs latvieši, mums ir tās vienasētas, es pārbraukšu uz citiem, mums ir tās vienasētas tā domāšana, latgalieši piedodat, jums ir sāģis, tādā Krievijas pierobežā vairāk, pie balviem mazāk, bet Vidzem, Kurzem dzīvo tādā vienasēta drusciņu domāšanā, kurā tas latvietis ir mēģinājis atkal sev, tā kā dzimbūšana beidzās, viņš atstāpās vienasētā. Man patīk tā multeni par tiem latviešiem, kur viņš beigās visus tos karogus izsvied ārā, un tad viņš dzīvoja tajā savā pilī. Ja? To nobeigumu es pat brīnos, ka tas amerikāņi, tas karogs, viņš parādās. Ja? Viņš izsvied. Ja? Es brīnos, ka to multeni vēl nav YouTube aizlieguši. Tas tā. Bet kurā tu vienkārši mēģini tā kā norobežoties un mēģini dzīvot kaut kādā savā. Ir jau cilvēkiem visādi tā dzīve, kad cilvēki kā kopmītnē visu mūžu. Padomu laikā bija vesels paudzes nodzīvoja kopmītnēs. Komunāļņikos. Jā, komunālais blūzs. Mēs zinām slavenais skaļdarbs, ja, kurā viss tev notiek. Vai filma Mans draugs nenopietnas cilvēks, kurā viņi tur vispār tā laulība notiek sākumā kaut kādā komunāļņikā, kā agrāk teica. Un es pat teiktu, ka tā draudzi tāds zināms komunāļņiks un piedodat draudzes cilvēki, ja, cik jūs dziļi tajā ieiet, tik arī viņš ir tādi brāļi un māsas, ir tā Kristus mācība. Ja? Rietumu civilizācija vairāk balstīt uz tādu mērenu individuālismu. Nāk iekšā islāms, skatīsimies, kā mums ar to individuālismu, jo latvieši mirst laukā. Viņi izmirst. Profesors Leons Taivāns to nemitīgi mums atgādināja jau pirms 20 vai 30 gadiem. Neviens neticēja, smējās pa viņu. Tagad profesors Taivāns uzstājās televīzijā, neviens vairs nekomentē, ka tas nenotiek. Mēs redzam, kas notiek Eiropā. Šīs milzīgās sadursmes, ja, kur tā milzīgā masa, tā komūna, un izrādās, ka komūnas var būt vēl stiprāks. Pa katoļiem ir vēl stiprāka komūna, kas ir islāma sekotāji, kas atkal kačā savas tiesības. Ja. Te ir tas jautājums, vai latvieši, bet no otras puses, tā kā tu dzīvo vienasētā, bet tad ir vajadzīga arī tik un tā kaut kāda savstarpēja darīšana, kaut kādas būšanas. Ja. Šī lieta, manuprāt, tiek aizvietot ļoti sliktu aparātu, kurš saucās televizors. Tā vietā, lai tiktos ar cilvēkiem, ar kaimiņiem, kā kādreiz, ja, kopīgas kaut kādas pasākums taisīt, tā visi ieslēdz lejerkasti, un tāpēc visiem ir makaroni, pausība, lielā daudzumā. Valmierā pat bija tas bums par to, ka kaut kāda 8 vai 10, es aizmirsu, cik tur bija tie pagasta, tie kultūras centri, tagad vairs nav, kaut kāda tautas nav, kā viņi sauc, ka tie tiek vai nu slēgt vai reorganizēt. Tas bija milzīgs haiss, žargonā runājot par to jautājumu.
Man liekas, ka Latvijā tas tūlīt būs priekšā. Tā ir skaitā arī draudzēs laukos. Cik tā tur vairs senāk? 7 standiņas varbūt, tas jau skaitās padaudz dažā lauka draudzē, sevišķi luterāņiem. Ja? Un es teiktu, ka Latvijā ir diezgan liela tāda reorganizācija briest visos jautājumos. Gan kultūras namos, gan biblioteka lietotāji, tie vien un tie paši cilvēki. Pilnīgi vien un tie paši. Pasākums apmeklē apmēram vienu un tie paši, kas fano par to, tie ir arī tur un tur. Sportā fano vienu un tie paši, atkal citi, bet vienu un tie paši. Ja? Tas būs tas jautājums, kā tagad būs uz priekšu dzīvojot, skatoties, vai mums izdosies to kopā nākšanu. Man jau viegli runāt. Man televizors mājā nav kaut kādas 16 vai 17 gadus vispār. Kādreiz atsūtu datorā, kad ir tas LSM, kas viņš tur tās. Cik viņš vispār vairs ir sabiedriskais? Es televīzijas draugu piedodat un radio man draugi, kas man pazīst. Tas ir jautājums, cik tur ir sabiedriskais, cik tur kurā skolā gājis un kādā fondā pamērcējis savu maku. Es nezinu, tas ir labs jautājums. Ja tur sabiedriskais, tad man liekas, ka tad ļoti bieži būtu jātaisa tādas kopīgas, tādas brainstormīgas, kurā tur saicināt visus viedokļus un varētu ļoti brīvi viss debatēt, bet tas vairs nav un es tur neko. Ja. Tāpēc jau ir šāda veida mēģinājumi, šāda veida mēģinājumi satikties, runāties, paust savu viedokli, savu citām platformām, jo nenosedzās tas laukums. Nenosedzās. Ir vēl diezgan daudz viedokļu un dažādi sakarīgi cilvēki, es ceru, ka ne tikai es, ka vēl daudz sakarīgi un arī drusciņi citādāk domājuši vai tāpat domājuši, kurš varētu paust televīziju. Man, piemēram, liekas, ka televīzijā daudz mēs tagad vakaros cilvēks apsēžās, viņš baigi daudz strādā. Kāpēc viņš strādā? Lai nopirktu baigi ēto dīvānu. Viņš paņem pultu. Arī daži man bijušie sportisti, man te paralēli klasēs gāja sportisti un sportistes, dāmas, piedodat, ar pultīm rokā, kādreiz man nāk pretī. Aliņš! Jā, aliņš, tas ātri aiziet, ja, ka tu tas puncīts, vai ne? Saprot, un večiem vajag jau kurā krūši tur, kuru izmēr, jāzina, piedošana draugi. Es kaut kā uzskatu, ka tas televizors ir vēl, tā jau mums pietiek Eiropā, tas slinkums, jā, un tā, bet tas teļuks, es laikam nebūtu arī tik stiprs, man arī iepatiktos. Es, kad kādreiz taisīju tās bildes tajā datorā, es pats stūrītī man gāja ugunsgrēks. Es cieņas pret latviešu aktieriem, tur forši viņiem vēl kaut kā darbi iedeva, Bīriņa pils, kas man ļoti patīk, un tā tālāk, ja. Kad tu uzķeries uz tā seriālu, tu esi tādā, drusciņā atkarībā. Tu domā, kas atkal tālāk notiks, un tā tas televizors ir uzbūvēts, ja, ka tu seriālām galā visādi mīlas viesuļi jāskatās, un tā, ja. Un tad bieži vien es jau smējos, kad gāja tie trakie Latviņamerikas seriāli, tad mēs jau tur tirgu jokojam, es tad tirgoju kartupēs savā laikā, un ko tur vēl, ka Latvija var ieņemt vienu seriālu laikā. Es domāju, ka mēs šobrīd vairāk paredzam, ka mūs skatās tie cilvēki, kas seko notikumiem līdz nevis caur panorāmu, bet caur sociālajiem tīkliem, kas mēģina izzināt visu, vilkt paralēles, zīmēt savas puzles, un viņi būs priecīgi, kad viņi nav vienīgie. Un šī sajūta paliek diezgan asa, jo cilvēki paliek vientuļi. Viņš iziet ārā, tur viens panorāmas saklausījies, aiziet pie otra kaimiņu, tur otrs. Un viņam šķiet, ak, Dievs, kas ar mani notiek? Ja? Un vai nenotiek šobrīd tas process, par ko arī daudz runā, ka tāda cilvēku šķirošana? Cilvēku šķirošana jau bija tos 2 gadus. Jā. Bet tagad ir vēl viens blakus process sācis notikt. Un par to es kaut kur ar dažiem draugiem runāju, ka bija tā, ka bija tā kā vakseri un antivakseri. To jau mēs jau esam saukājušies, jau epitētus viens otram jau esam piešķīruši ar tādiem ordeņiem. Mēs te staigāsim laikam visu atlikušo mūžu. Bet tāpat kā es ar savējiem, vai ne? Valmieras tur mācītājs, vēl antivaksers, vai kas tur vēl, jā. Viss skaidrs. Jā, vai atkal mēs tie mēs atkal lamājam, tie turēja iztapoņas, ja, kas tur tie vaksētāji durēja. Tā, tiem epitētiem, bet ir vēl viena lieta. Arī tie cilvēki, kas noturējās tos 2 gadus, diemžēl es novēroju, ka tie cilvēki sāk atgrūst arī viens otru.
Un tas ir arī psiholoģiski pamatot, jo tad, kad tu ilgstoši esi uz kuģa, piemēram, iesprostots, tad ir tas bieži vien rodās tas Stokholmas sindroms. Daži sāk mesties klinčā kā boksā un ap tiem televiziončikiem, kas tagad bija to pareizo variantu, viņš sāk tur tā kā izjust tādu simpātiju. Un tā simpātija jau sāk palikt dažām labām tādu, viņš tā kā pamierīgo, tā ir mierīgāk, tā ir labāk vai ne, un tā tālāk. Otra lieta, viens otru sāk apkarot. Viens tur tā kā ieminās, ka viņš ir vegāns, tas vispār kas vispār vājprāts. Edgars audzēja gaļu, es atvainojos, aitu, un kas tas, tomēr tā ir gaļa, vai ne? Man tev vajadzētu kā veģetārietim teikt, es ar tev nerunāšu, bet mēs brīnumainā kārtā runājam, vai ne? Un tagad sākās tās otrais cēliens, un to vērojat, mīļie skatītāji, savā Facebook slējā, kas ar jums ir, jo tā bloķēšana, kā tagad notiek, bieži vien tie bijušie antivakseri, saucamie, kā mēs nosaukāt, sāk viens otru bloķēt. Jā. Viens ir kaut kāds tāds, viens tur ir šķīries, vienam tur ģimene tas. Kaut kādiem vēl režģiem, ko mēs liekam tiem cilvēkiem virsū, ka tikai tad viņš būs manējais, ja viņš visus tos 12 vai 14 punktus ievēros, tad viņš varēs būt manā tajā slejā. Mīļie draugi, tā nekad nebūs. Vien bēr būs kādam, kam patiks baltās tasītes, kafiju, ko dzert, vienam patiks tāda līmeņa restorāna, cits teiks, es vispār neju uz restorāniem vai kaut kur nedzeru vispār šņābi. Ko tad man tagad darīt? Ja tu esi tagad beigās atturībnieks, tad tu vari deleitēt tagad visus tos dzērājus. Ok, jā, bet kas te paliks pāri? Un tagad tas dēlais jautājums ir, ka tu kaut kā, visi te tagad ir mums tie balsojumi, tagad pa tiem krāsēniem, kā mēs zinām, arī tos varētu visi tagad deleitēt. Jā. Bet, piedošana, man daži vēl ir palikuši, man draugu lokā arī pat tādi cilvēki, ja? Arī pat, ja? Nesaukšu uzvārdus, ja? Kas ir tā citādāk pat orientēti. Es brīnumainā kārtā dažkārt ar viņiem runājos, saproties, un nemaz netik naidīgi. Es kādreiz ieinteresēti paklausos vai palāsos, ko viņš tur saka. Tas nenozīmē, ka man jāpiekrīt. Bet draudzīgi noskaņots es tomēr dažkārt pret kādu cilvēku esmu. Ja? Un tagad ir tā, vai ne, ka tomēr tā izslēgšanas kultūra, tā kancelēšanas kultūra tagad turpinās. Tā kā tā pārestība saņēma ļoti daudz pret tiem antivakseriem, jo mēs bijām sabiedrībā izolēti. Mēs bijām cietuši. Ja kāds, mīļie, man ebreju draugi, man ebreju vecmāmiņa, ja mēs kāds tagad bļaut par to, ka mēs esam kaut kādā veidā tur kaut kādā apbižot, kas tur vēl, ja padomu laikā arī latvieši represēti un izsūtīti mēs esam un kā tālāk, tad šito 2 gadu laikā visvairāk varētu bļaut un kliegt un pamatot, ka tieši tie cilvēki, kas bija spiest iet prom no darba, kad tur nebija potēts, tie varētu bļaut un kliegt. Jā. Bet tā vietā mēs tagad viens otru. Nevelti Latvijai vairākas karavīru biedrības radušās. Jā. Tie, kas tur ar sarkaniem un ar tiem tur pelēkajiem, kā mēs zinām, tur arī viņiem tur bija nacionālai karavīri un kādi tur vēl karavīri. Šitos kapus mēs nekopsim, mēs kopsim tikai šitos kapus. Ja. Man liekas, ka tajā pasaulē arī, lai to būtu karavīrs vai politiskais kaut kāds, tur jau nav vairs, ja. Atšķirība, liela. Man ļoti patīk arī tajā, ko viens armijas kapelāns savā laikā, tagad armija populāri, es ieminēšos par šo tēmu, kad viņam jautāja karā, kurā pusē ir Dievs? Sevišķi Eiropas karos, jo visi tie pēdējie kari jau mēs redzam ir Eiropas kari, nesaukšu valsts. Yeah. Viņš teica, Dievs lūdzās abās pusēs. Vai tas karš vispār nenotika? Jā, drīzāk. Saprot? Un te ir tas interesantais. Un es tomēr tā domāju, un šo te piemēru attiecinot uz tiem bijušiem antivakseriem, vakseriem, es domāju, ka Dievs gribēja būt abās pusēs. Tie vieni svēti ticēja, ka pote glābs. Viņi tiešām ticēja, es pazīstu tādus ārstus, un es viņus cienu. Bija svēti, kas ticēja, ka tikai tas paglāb. Beigās izrādās, ka ar nevakcinētie ar saslim. Beigās izrādās, ka kaut kāda kaita tomēr bija pa to vidi, kaut kāda gan iz nāvs tur bija. Abiem bija kaut kāda taisnība, man liekas, kaut kāda, ja, pa to vidu. Un man liekas, ka es tagad pateikšu visiem, man tagad viss kancelēs, gan vakseri, gan antivakseri. Es atļaušos pateikt, ka Dievs bija abās pusēs. Abās pusēs.
Tikpat labi kā velns bija abās pusēs, jo kādiem vārdiem mēs viens otru apsaukājam, paši atceraties, ja tur pilns internets bija tiem epitetiem, jo vakarā vai aliņš večiem, tad viņi tur viss nosauc, man tur attiecīgi un viss pārējos, ja. Es domāju, ka ir vērts atsaukt šos karaspēkus. Ir vērts Latvijā domāt, vai ir vairs vispār iespējami vienot latviešu tautu. Es brīžam neticu. Es brīžam, Edgar, neticu. Man uznāk. Jā. Pārliecināt, mīļā man tautas brāļu, māsas, vai vispār ir iespējams mums, ka mēs esam tik šausmīgi atšķirīgi visādos jautājumos. Mēs esam divi laucinieki, piemēram, ja? Jūs esat pilsētnieki, te pārsvarā tie, kas skatās. Ja? Vai vispār mums ir iespējami komunikēt? Tikai kartupeļmaizi atvest vai aitas gaļu? Ko mēs vēl varam izdarīt, lai runātos viens ar otru, ka mēs būtu cilvēki? Ja? Nekritizēt, kurš ēd, kas tur vēl un kā, bet arī neuzspiest otram to savu viedokli. Ja? Un mēģināt sadzīvot, un ka mēs tomēr teikt, ka mēs esam tāda latviešu tauta. Vai tas vispār vairs ir iespējams? Ja? Es ticu, ka tas ir iespējams, un es ļoti ticu viensētām. Un velti mani visi šie pāris gadi trakie no Siguldas izdzina laukā. Man iedeva, kā saka, pendeli pa pakaļ. Lika izkustēties, atkritīties no kredītiem un aizbraukt uz laukiem, lai es piezemētos, lai es varētu tikt ar sevi galā. Nevis ar to visu lielo pūli, kurš saukājās un dalās. Bet vispirms ar sevi tik galā. Ar savām attiecībām ar Dievu, bez starpniekiem. Katru dienu sākt ar pateicību un beigt ar pateicību. Priecāties par katru siltu kartupeli, kurš tev ir iedots, un siltu jumtu, nevis par to, ka man nav Ferrari, saprot. Un te varbūt ir tas glābiņš. Vai tas nav šis te process, kuru mēs novērojam un redzam, kā viena daļa krīt iekšā, un turpina kāpt uz grābekļiem, nestoties ne uz ko, bet ir cita daļa, kas tomēr mēģina ar sevi tikt vispirms galā. Un tad, kad tu tiec ar sevi galā, tu atrod līdzīgu, kurš arī tic ar sevi galā, un jums jau ir cita dziesma. Tur runā par to pendeli un iztumšanu no Siguldas. Man ir tikpat labi visu mūžu paliks atmiņā ar dažādām emocijām. Valmiera, kur arī es, mīļie valmierieši, es esmu ļoti pateicīgs, ka jūs man esat izstumuši no Valmieras. Mēs ar Mārku Činis reizes satikāmies, tas jau ir sen, un Mārs teica, viņš teica, Boldiķis, jā. Viņš man teica, to, ko Valmiera izvēma, to viņa atpakaļ neuzlaiz, jā. Man liekas, ka Sigulda varētu būt tas pats, jā. Šīs pilsētas ir ļoti lepnas, jā. Abas ir lepnas, jā. Siguldai, ko redzēt, un Valmierā arī ir mafija, jā. Un savējā. Karalists. Jā. Un saprot, es esmu, piemēram, ļoti pateicīgs, ka šī saikne ir pavājinājusies ar Valmieru, mīļie valmierieši. Es aizbraucu gan tur padarboties, un paldies par ielūgumiem, un es kādreiz apsēdušos dažā labāk rodziņā vēl Valmierā un paraugos uz cilvēkiem un tā. Bet es tomēr laimīgs, ka es braukāju pa visu Latviju, arī pat pārzemēm, un visi, ja es sēdētu Valmieras Svētā Sīmaņa baznīcas kaut kādā tur sakristejā un pieņemt vienus un tos pašus tantukus, mīļie tantuki, piedošanu, vienus un tos pašus jaukos labos cilvēks, kas tagad arī kopā ar mani noveco, ja? Es psiholoģiski nobeigtos. Man bija vajadzīga tā krīze, Edgaram bija vajadzīga tā krīze. Mums visiem arī personiskajās dzīvēs ir vajadzīga šī krīze, lai būtu kaut kāds blieziens un grūdiens uz vēl kaut ko. Jo izrādās, ka dzīve ir ļoti īsa, bet tomēr pietiekam gara, lai pamēģinātu vēl kaut kādu lietu. Un tāpēc man vienmēr fascinē pat tie cilvēki, kas 80 gados tur mācās braukt kaut ko nedā, deltaplānu, kaut kas sāk kaut ko darīt, pilnīgi kaut ko jaunu, jo ir dzīvē iespējams vēl kaut kas, lai mēs vēl kaut kādā veidā šajā pasaulē būtu apritē ar kaut ko vēl. Un manā ticības dzīvē es personīgi, kas sāku studēt par mācītāju savā laikā teoloģijas fakultātē, ko es ļoti cienu, es tomēr nezināju, ka tāda privāta praksa mācītājiem, tas vispār būtu kaut kāds sapnis arī Eiropas mērogā, saprot, tas ir fenomens, ko es daru. Ja? Es nekur, ne Zviedrijā, pat liberālajā vai kaut kādā Beļģijā neesmu sastaps un, labi, pasakat man kādu privāta praksa mācītāju adreses Eiropā. Viņiem visiem ir saikra ar draudzēm. Viņi ir kaut kāds slepeni vai atklāti, vai tas ir kāds ordens, kāds mūku ordens, kam viņš tur pieder, kas viņam izmaksā tur. Man neviens neko nemaksā, es pats savu naudu. Un tāpēc es lepojos ar to, ka šajā pasaulē ir iespējams, ka mēs kā brīvticīgā kopiena Latvijā, mēs neņemam no budžeta naudu. Es neesmu rakstījis nevienu Eiropas projektu, nevienu pašvaldības projektu, nevienu valsts projektu, lai pumpētu naudu.
Jā, protams, man ir vēl viena sapnis uzcelt baznīcu. Ja kāds pievienojas, lūdzu, nākat palīgā. Koki ir un viss kaut kas ir, bet vēl vajag bišķīgi naudu. Un tādā veidā, bet es tomēr neubagot to no kaut kādas valsts budžeta. Un to brīvticība ir burtiski atšķirīga no šī tīklojuma, kas ir Latvijas baznīcas, kuras arvien tukšāks paliek, bet naudu viņām vajag no pašvaldībām arvien vairāk. Nu, jau pat no lauka atbalsta dienas bija paņemta altāriem, jau taisīja publikācija. Tas bija, es jau to zināju, ka tas notiek. Es tikai beidzot parādījās tas raksts beidzot. Tas, ka tas notiek, es arī bišķiņā šausmām skatījos, ka mums zemniekiem, kuriem jau tā ir mazākās subsīdijas vispār Eiropā, zemākās, vēl par leišiem vēl zemākas un Ligauņiem, mums vēl paņem to nost, pietiek, ja mums ar tiem konsultantiem, kas te biks raustītām braukt pa Latviju, mums padoms te dod, ja, vēl paņem kaut kādiem baznīcas altāriem naudu. Nu, vispār tas ir kaut kāds vaiprāts. Lauka atbalsta dienests, kam būtu jārūpēs par mežiem, ezeriem, upēm, laukiem. Jā. Nu, viņiem jādzina propaganda. Jā, propaganda. Jā, ikdienīgi. Jā. Un tu saproti, un tā ideja par to, ka tad, kad es atgriežamies pie tā temata, ka tiekam kaut kur izspērt ārā, ir labi kādreiz no malas paraudzīties un darīt citādāk, būt ārā no sistēmas. Jā. Jo tā, kad tu esi ārā no sistēmas, vienalga, vai tas ir kuģis vai kas, viss tās filmas arī par to, kā tiek kaut kāds, izmests kaut kādā vientuļā salā, sākumā tā ir briesmīga krīze. To, ko es piedzīvoju, nenovēlētu nevienam. Šo milzīgo izolētību, šo izsmiešanu. Es viņu izturu un izturēju. Es arī vēl ar vienu zeltarā jaukā presi izturu. Jūs varat neākstīt, ka es tur īpaši daudz. Ir tā, ka šajā visā tu tomēr noturies un tu esi pats. Tā patība tajā, ka tu esi pats. Jā. Un ja tu gribi, lai tev kāds tur seko, tad, mīļais, tad tev tomēr jābūt vispirms vientuļam. Jēzus bija pat vientuļš, Muhameds bija vientuļš, ka viņš no Mekas uz Medinu bēg. Ja? Krišņi bija vientuļš brīžam. Ja? Visi lielie, milzīgie grandi un reliģiskie līderi, ja? Un skolotāji un rabīni arī judaismā sākumā bijuši totāli ienīsti arī pat savus tautas vidū. Ja mēs jūdaismu vēsturi kaut skatāmies. Mums ir tas jūdaisms likās tā kā tā pasaka, ka visi ebreji vienot tā nav. Protams. Ja, ir ebreji un ir žīdi. Ja, es vienmēr visiem saku, ja ir rietumi ebreji un Krievijas žīdi. Un tad tagad tā razborka, vai ne? Un tad mēs pa vidu tā kā tādi. Ja? Nevajag uzķerties. Ja? Ir tāda liela lieta, vai ne? Gudrie to saprot, par ko es runāju. Un ir jābūt savam tādam kodolam, ko tu vari atrast vienatnē. Vientulībā daudz cilvēku nojūdzās, sadara briesmīgas lietas, saraksta stulbus komentārus, piemēram, internetā. Man ir šausmīgi žēl tos cilvēkus, kas vakaros driķē tos vaiprāt, tos slengus, tos lamu vārdus, tu vari jau pateikt daudz vienkāršāk un pieklājīgāk, bet es jau saprotu, ka tas ir aiz maniakālas vientulības. Es nezinu, kā mēs tiksim ārā tieši no vientulības. Lai nonāktu vienatnē. Tavu piedāvātā viensēta varētu būt laba metode. Ar noteikumu, ka mēs laiku pa laikam, tagad modē tas vārds tīklojamies, ja? Vai nalga, vai caur Faceit, vai kaut kā savādāk. Mēs viens pa otru kaut ko uzzinām. Varbūt pat kooperējamies. Es ar kaimiņiem te mēģinu, vai ne, arī savā pagastiņā katvaros, ja? Kaut ko mēģinu, tā kā vismaz runāt viens ar otru, palīdzēt viens otram, ja? Mēs esam ļoti atšķirīgi, bieži viens pēc otru dīvaini. Mēs varam pasmaidīt viens par otru, kurš kāds kuram pasaules uzskats vai kas tur vēl. Bet tā iespēja, ka tu pie tā otra cilvēka aizņemdamies varbūt kādu tehniku vai kaut ko vēl aizēja pie viņa, apsēdies, viņa parunājas ar viņu. Ja? Zemnieciņš Anabaks, es domāju, ka daudz zemnieku Latvijā, kas ir pat lielie zemnieki, es domāju, ka ir vientuļi. Jo Eiropas nākotne arī zemniecībā nav skaidra. Kam tas ir jāaudzē, kā ar saules baterijām vispār kaut ko varēs uzaudzēt, ja tas vispār izsmieklis, ja? Bez saļārkas nekas te nesanāks, ja? Kā mēs to vispār izdarīsim ar šitādiem vājprātīgiem liegumiem, kas tiek ieviests mežā un tai pašā laikā Latvijas valsts meža cērt nost, lai to saules baterijas un vējas ģeneratorus uzstādīt. Tas vispār ir, es pat teiktu, ja mēs par komunismu smējāmies, tad tagad, kas notiek vispār ir vājprāts, ka paskatās apkārt. Arī publikācijas, kuras mēs redzam. Negācija netrūkst. Jāsāk nodarboties ar sevi, ar savu dvēseli, ar savu iekšējo pasauli un jāsāk, manā valodā, garīdznieku valodā, nodarboties ar attiecībām ar Dievu.
Un ja tu sakārto šīs attiecības ar Dievu, tad varbūt tavu tuvākie draugi, varbūt ģimene, vēl kāds sāk saprast, ka šitais cilvēks viņš kļūst interesants, viņš sāk kļūst patiešām adekvāts un īsts. Viņš vairs netēlo, labiņo un kaut kādu tur un tā tālāk. Tas, ko viņš vispār runā, var sākt ticēt. Viņa sāpes ir īstas, viņa smiekli ir īsti. Viņa dzīve, lai viņa grēcīgi, bet viņa ir īsta. Viņš krīt un atkal ceļās, un viņš ir atkal īsts. Ja? Un tu saproti, un tas ir interesanti, ka tad var sākt mainīties, ka tu maini iekšējo pasauli. Tu patiešām esi adekvāts, kā tu svešvārdā saki, tu esi īsts, tu esi patiess, un es vēlreiz saku, tu radiniekiem, kaimiņiem vai ģimenei tu nenotēlos. Ja? Tur visiem var tēlot, visu kaut ko. Ja? Man pašam pa sevīm sākumā smiekli nāca, bet tagad vairs nē, jo tik elementāras lietas es vairs neredzēju. Man bija pilsētā un viss iepriekšējā dzīve salikusi tādus plāksterus uz acēm, ka es vairs neredzēju. Un tagad es atgriežoties pirmsākumos laukos, var teikt, man pat kaķi un suņi rāda priekšā elementāras lietas. Es sēžu, viņi atnāk, abi divi kaķis ar suni sāk pa zāli vārtīties. Es saku, kas ar jums? Ir balderjaņi sarījušies vai kas? Bet viņi ar acīm uz manīm skatās un saka, vecīt, pavārties pa zāli, novelc savus gumijas, tupeles, pastaigā basām kājām. Daba rāda tev visu priekšā to, ko tu esi aizmirsis, kur tev ir salīmēti plāksteri ar naudas zīmēm, ar kaut kādām supermašīnām, ar kaut kādiem dzīvokļiem. Ja? Un īstenībā, redzot notikumus pasaulē, nav jau grūti paredzēt. Un piedzīvojot to pašu Siguldu un redzot, kas tajā Bākugunim darījās, jā, un kas notika veikalos. Nav jau grūti saprast to, ka, ja tu nolaidīsies apakaļ, tev sāks audzēt pats kartupeļus, tu būsi veselāks, tev būs foršāka fiziskā sagatavotība, tev viss kļūs labāk. Tev nebūs pierastās lietas. Vienīgi reiz ar to kartupeļu audzēšanu arī tā interesanti ir. Es tagad paņemu vairāk drusku hektārus, cik ar mazo traktorīti es varu izdarīt, tik es daru. Bet laukos ir savs darba smagums, un tie, kas aizbraukuši laukos, sveiciens jums, draugi, jūs to zināt, sākumā ir eiforija, kā pie visi jauna. Pie jauna sporta veida vai pie slēpošanas, vēlāk sapoša kauli, un arī traumas. Bet kādreiz ir tādi gadi, kad laukos ir kaut kas jāsamazina. Un jāsamazina diezgan burtiskā nozīmē. Vai tas ir aiz vecuma, vai aiz tā, ka vienkārši tev ir drusku arī jāiepauzē. Mēs abi esam tomēr, man patīk tas vārds, ka visi saka, tev ir 60 gadi, tu esi pusmūžā. Man ir 50, cik tur. Bet es saku, cik tad tu gadu dzīvos? 120? tas ir interesants jautājums par to pusmūžu, kad viņš īsti ir. Laikam mūža lielākā daļa tomēr ir nodzīvot, un tas liek būt ļoti uzmanīgam. Arī izliekot savus spēkus, tu pieminēji dzīvnieku pasauli. Dzīvnieks nekad nedarīs lietas, kas ir vairāk nekā viņš var, viņš arī neēd vairāk, kā viņam vajag. Viņš nenes nevienam nemēģina nopirkt. Jā. Vienīgais tu vāverīgi paslēp tos riekstus, tur gan, ko es aizmirstu, ko es domājos, tas gan ir jau arī negauži darsiņi. Dabā ir iekārtots, ka mēs varam pamācīties, ka nevajag darīt arī, ko es arī saviem draugiem saku, nedaram nevajadzīgas lietas. Ir kaut kas tāds, kas arī laukos nav jādara. Laukos mājai arī nevienmēr ir jāspīd un jālaistās. Ir jau skaisti lasīt Eduarda Viras Straumēnus, tur ir aprakstīt pasaku māju, vai ne, kur tur viss bitītes lidoja un izdara ritmā un tā tālāk. Bet tādēļ jau nevajag zaudēt dvēseli. Bet varbūt, ka ir kādas reizes, ka nevajag neko darīt. Vajag palaist paspulsmu, vienkārši vajag kaut vai vienu zāles pļaušanas reizi izlaist. Diezgan daudz ir tādi cilvēki, kas jau mūžu otrajā pusē pārvācās uz laukiem, un tad ir jādomā par spēku sadali, ko jā un ko tomēr nē. Kas man tomēr nav svarīgi. Es esmu pārliecinājies par to, ka tu jau pats veido savu to režīmu. Jā. Un viss atkarīgs no tā, no ko tu gribi. Jā. Ja tu gribi 100 govis vai 1000 govis, tad tev
visdrīzāk mūsdienās tev gaidīs lielas problēmas. Jo iesaistīties šajā sacensībā, es kādreiz klausos tos raidījumus par Latvijas rādio, tur iet kaut kādu pa saimniecību, pa tur, viņi jau tur sapirkušies vien vairāk. Es tad īsti neredzu to atšķirību tam lauku cilvēkam no tā pilsētas, kur ir tā sacensība. Ja? Mani pilsēta un šie te visi lockdowni sāk iznīcināt. Es sāku, neskapēc atsāku lietot alkoholu. Jā. Man sāk sāpēt muguru, tāpēc, ka es negāju darbā, sēdēju visu dienu pie datora vienādā. Tikai izskrienu uzpīpēt. Jā. Un es sapratu, ka mani visa tā atmosfēra mēģina iznīcināt. Un tāpēc es aizmuku tur, un pirmajā laikā man bija tā, kad es sievai teicu, vai nu es izbeigšos, vai nu es atveseļošos. Bet arī pilsētā dzīvojot, kāpēc daudz cilvēku atzīstās, ka viņi ir ieviesuši, piemēram, suni? Jā. Tikai tāpēc, lai kustētu, citādi viņš neies ārā. Jā. Pat arī tur. Kaut gan es esmu pilnīgi pārliecināts, lai man piedod pilsētā dzīvojušie, bet sunim un kaķim dzīvoklis, tas ir cietums. Es pat nezinu, vai tas būtu tagad humāni, ko es saku pret tiem dzīvnieciņiem, bet man liekas, ka viņi būtu pat jāaizliedz turēt pilsētā, jo pirmkārt, tur viens uz otram uz kakla dzīvo tā čūras maka un visas šitās lietas, kas tur viens ar otru karo, tais padjezdos saucamajos, ja, tās durvis, tas kā kāpiņu telps. Tur tie cilvēki ir nelaimīgi, jo vienam ir suns, vienam nav, vienam vaukšķi, vienam jāklausās, ja. Viss šitā problemātika ap to visu, ja. Laukos, lai tas suns rei, tas pat es pateiktu, vai gailes dzied, viņš izklausās pavisam dabiski, tā lauka vide, kura tas dzīvnieciņš atrodas, viņam pat ir savu telpu. Man ar brīžiem ir tā, ka citi man raksta, tev suns tad mājās guļ. Vai sieva saka, vajag ielaist sunīt. Es saku, nevajag, viņam mocīt. Viņš gribēs, viņš atnāk. Man šitā par mani slaveno ketu, man kaķi, ja, visā Latvijā pazīst man ketu, tāpat kā tavs dzīvniecīgs. Ir tā, ka viņš saka, vai tev ketiņ, tu aizbrauks tagad prom ketiņ? Es saku, tas kaķis nekur nepazudīs. Viņš ir paredzēts, lai viņš ik pa laikam var iziet ārā, ja? Vai tu viņš tur staigā, ja? Viņam jāstaigā. Kaķim ir jāķer pēles, ja? Viņam jānodarbojas ar savu lietu, bet tam viņš ir radīts. Viņiem tas patīk. Jā. Tas ir tas viņu, bet, un tagad mēs par tiem latviešiem drusku tā kā iesākam, par tautu. Nu, redz, latviešiem ir tāds interesants uzstādījums vēsturē iedots, ka mēs dzīvojam, tā kā viss dziesmās dziedām pie Baltijas, jo pie jūras dzīve man rita trends dziedāja, vai ne, un tāds liktenis man ir lemts un tā, ja, bet... Kāds ir izlēms, ja? Jā, bet redz, nepagāja nemaz, viņi nodziedāja šo skaisto dziesmu, šo šlāgerītu un visu, un nepagāja ilgs laiks lemts, bet tu tomēr tauta aizbrauc. Jā. Un ir atkal nākamais izceļošanas vilnis, un mājas paliek tukšas, ne tikai laukos, nu jau arī dzīvokļi. Es skatos pat Rīgā, braucot pa centrālo Brīvības ielu, pat paskaties augšā, logi nokūpējuši, tur nekas nedzīvo. Tur vienkārši tukšs dzīvokļi, ja, un tā tālāk. Dzīvu laukos ļoti daudziem cilvēkiem saistās ar saucamiem jaunajiem projektiem. Mums visiem reklāmās ir iestāstīts, ka tad, kad tu dzīvo laukos, tev jāuzstājas tieši tāda paša māja ar 2 vannas istabām, ar visām labierīcībām, tāda, kāda ir pilsētā iespējama, kas ir pilnīgs muļķības. Pirmkārt, tu ieeji nākamajā kaut kādā kredīti jūgā, tu tādu māju tāpat no algas, nezinu, vai no kukuļiem var uzcelt, bet no algas neuzcels. Ja? Un tad tu, teiksim, gribi tādas logas jumtā un kādas un ko. Ja? Es tomēr domāju, ka ļoti gudri tie cilvēki, kas vai nu paņēma uz nomu un izpirkšanu, kas ļoti redz gadījums, bet varbūt, ka vēl var vienoties kaut kur nomu izpirkumu. Vai nu arī diezgan nolaist māju, un tad tu mēģini lēnām viņu no viena gala sākt remontēt. Un tad tu ieraugi arī tajā savā, tā kā tu esi skatījos, tu paņēmi, tā maitam tur darbojies, un ārā tu turēji, bet tur vienā brīdī kaut ko tur iekšā, kaut ko tur ķibinies un darbojies, vai ne, un tā tālāk. Un tas arī kaut dažādība ir, ja, ka tu vari kaut ko darīt. Jo tā uzreiz, ka tas kritiens var būt šausmīgs. Man piemēram, vēl ar vienu mājās nav vannas istaba. Kaut kad jau tā kā vajadzētu. Bet ķemertiņš ir ārā un fiskultūra, jā, nekāda vaina nav. Man gan ir ūdens ievilkts un man ir kanalizācija, tik tālāk es ticis. Kāds atbrauc pie manas mācītājiem muiži, viņš saka, kas tu tā pa muiži, viņš saka, jā. Un tad daudz tie cilvēki saka, tad viss tā korāļi, tie lielie ienākumi, un es saku, kur tad man ir tā pils, ja? Zin kā tagad saka, korāls uzņēmējs, viņš nodarbojās tur tādā. Nē, es uzskatu, ka ir kaut kā arī diezgan daudz vienkāršība, ir vienkārši uz dēļa grīdas, vajag uztaisīt savus vingrinājumus, savus visu. Nevajag arī kaut kādas cerēt, ka tev būs kaut kāda tāda. Daudz, kas ir aizbraukuši
tiem meditācijas kursiem vai kur ir sapratuši, ka tas pats, ko es varēju izdarīt arī mājā. Tikai nezinu, kāpēc es par to maksāju baigo naudu. Es pamanīju vienu lietu. Zini, mēs bieži rādām šitos te simbolus, ja? Nu jā. Un arī saprotam, to pamatu, to domu, ka ja šitos te noliec, un tu paliec mierīgāks un mazāk, pieticīgāks, pazemīgāks. Jo varbūt tas ir vecums manī runāt, bet principā es esmu tik ievērojami samazinājis savus izdevumus, dzīvojot laukos, ka mani viss ir kārtībā. Nevajag tiekties pēc burbuļu vannām. Ne jau tur tas kaips. Nē, pirti gan es gribētu uzbūvēt. Pirti to vajadzētu. Vai kā to vajadzētu. Tāds pēdējais pirts fans es, ja. Bet, gan jau var laika. Tagad ir tāds atslābums, es teiktu, ja, pēc viss šitā kaut tiem 2 gadiem. Ja. Mēs jau tikāmies tajā laikā un runājamies, vai tad bija tāds milzīgs saspringums, kas būs. Tagad beidzot cilvēki var iet uz bāznīcu, viņi var iet, nevajag lupatas iet, un viņi var tur iet, neviens it kā vairs nevajā un tā. Bet, kā es teicu, tā izslēgšana, tas ir viens, kas notiek sabiedrībā. Otrs, kas notiek, cilvēki vairs nedara iti neko. Viņi beidzot tagad var darīt. Viņi var iet, dziedāt kori, tur. Vairs nav interesanti. Jā, jo nav vairs tā pretestība. Nav vairs tas ienaidnieks. Ja? Tagad vēl tur var būt, tur dažs stops, tur protestē pie Saeimas, tur pat balso. Tur vēl var cīnīties par kaut ko un pret kaut ko. Vēl ar vienu ir kaut kāda iespēja frontē iet, un to būtu arī pat jādara. Es to attieksmi vajag, vai parakstīties vai kaut ko tādu. Bet tas nekādā veidā neaizvieto man privāto dzīvi. Un es tā kā tāds brīvticīgais vai brīvticīgo mācītājs, es teiktu, ka brīvticība principā, atgriežot pie tā sākuma, ko tu teici, ir tāda pati reliģija. Tikai tam pulkstenim, tam chronometram ir jābūt tevi pašā. Tev nav aiz muguras kaut kāds treneris vai kaut kāds uraģņiks vai vagars vai kaut kāds viss, kas tev kaut kā draudz, kā priekšā tev tur jāizliekas labam vai kā. Tas cenzors ir tevī pašā. Viņš no Dieva ir iebūvēts visos cilvēkos, un viņu nevajadzētu apslāpēt. Un vienmēr jautāt, vai tas, ko es tagad daru, tas ir man tas vajadzīgākais, ko es tagad daru. Ja tad dar to. Ja tu vēl kaut kādu posmu savā dzīvē neesi izslimojis, turpini. Tas tev ir jādara. Bet ja tu savukārt sāki saprast, ka tas tev sāk palikt garlaicīgi, piemēram, tas pats es arī kādreiz sev pieķeru pie tā paša, ko tu noteikti, ja pie tā datora tupēšanas, es aiztupos arī pats kādreiz. Ja. Es domāju, vai tas ir tagad tas, kas man būtu jādara. Ja? Un bieži vien mums visiem būtu varbūt jāpieceļ savus dibenus no krēsla un jāsaka, ejam kaut ko padarīt. Un tā ziņā tie lauki, kas ir tas labums? Lauki ir izpirkt. Laukos arvien mazāk latviešiem ir ūmi, tāpēc, ka tie pieder 6 zemniekiem, kā mēs labi redzam. Tie patiesie īpašnieki sen dzīvo ārpus. Bet vēl ir kaut kādas saliņas palikušas, kas ir mūsu. Un tas ir diezgan liels brīnums. Ka pusi pagasta ir izpirkt, kā man ir teikuši. Dažās pagastos pat gandrīz viss pagasta ir izpirkt. Palikuši 3. daļa. Bet tomēr tās vienas ētas, kas tur apkārt ir ap tiem lieliem tīrumiem, un tā ir tā tavu dzīves telpa, kurā tu var dzīvot. Dievs to pasauli tā ir iekārtojis, kā arī vēlnam ir savu vietu. Ne tikai Latvijas pasakā, bet arī Bībelē. Viņš vienmēr izdara kaut ko tādu, lai tev būtu interesantāk. Viņš tev sačakarē, kā saka, to būšanu, ka tu kaut kā tu saskrūvēs, tagad tu mēģinās sākt taupīt un mēģinās dzīvot ļoti pareizi. Beigās tev tā nelaime nāk no pavisam cits puses. Es teiktu, ka dzīve no tāda teoloģiskā viedokļa, tāda garīgā viedokļa ir pietiekami interesanti. Mēs te par Dievu runājam, bet ir jau arī, diemžēl, tas pretinieks. Un viņš nav tikai Saeimā, kā daudz domā. Es tā dažreiz domāju, bet nav tā tikai. Viņš ir tepatās, saproties, ja? Tas ir interesanti, ja? Un tev katru dienu, katram cilvēkam, jebkuram, viņš ir bagāts vai nabaks, vai laukos vai pilsētā, vai ticīgs vai neticīgs, vai viņš ir pār vai pret, viņam nākas tikt galā ar sev pašu. Un ik pa laikam tas dialogs ir viņā pašā, un tikai tad, kad viņš katru brīdi to dialogu atrisina sev par labu, viņš var būt laimīgs. Nē, bet tu arī esi interesants, vai ne? Ar to varbūt nobeigsim. Tu esi televizioņš šiks, kā saka, tu esi televīzijas cilvēks, tu saproti visu tās tehniskās lietas un ar raidījumu organizēt un visu. Un tu tai pašā laikā zemnieks, tad kaut kas tāds mākslinieks, sauksim, radošās profesijas. Dziedātāju dēls, slavenās zvejas dēls, ja, Paula laikiem, un tu tomēr esi atgriezies pie zemes. Tas arī interesanti. Jā. Tas pats.
Kaut kur līdzīgs. Kaut kas notiek, jā, un tu no tiem augstumiem nolēdies. Lai izdodas ar Dievu palīgu. Paldies tev, ka atradi laiku. Paldies. Es ceru, ka šī saruna kādam noderēs. Jā. Kādam, ne jau visiem. Tas arī nebija mērķis. Un galvenais, katram tikt galā vispirms ar sevi. Un pēc tam jau viss notiks tā, kā Dievs to ir ieplānojis. Tā kā dots, jā. Tā kā nebaidieties no notikumiem, nebaidieties no izmaiņām savā dzīvē. Pieņemiet tās, tas jūs ved uz kaut ko labu. Tāda bija saruna ar Valteru, ar mācītāju. Es ceru, ka šis tas jums palika atmiņā, šis tas jums aizķērās. Un es ceru, ka kaut vai uz mirkli, bet tā dzīve palika tomēr foršāka. Tas jau ir tas pats galvenais princips, pēc kura es gribu strādāt, veidot iknedēļas šādas te sarunas, kurās aicināt interesants cilvēkus un arī jūs piedalīties. Viens ir piedalīties varbūt ar kādu kapeiku degvielai, un lejā jūs redzat konta numurus, kuros jūs varat iemest tik, cik jums, kā teikt, šajā mirklī ir iespējams. Ja jums nav iespējams, tad nekādā gadījumā tā nav spiesta lieta. Un otrs ir tas, ka jūs varat piedalīties šajos plānos, ar ko parunāt, par ko parunāt, jo tā mūsu kopējā saikne ir ļoti nepieciešama. Viens ir tas, ko es redzu pēc skatījumiem un laikiem, otrs ir tas, ko jūs tiešām gribētu. Tāpēc rakstiet lūdzu man vēstules, rakstiet Facebookā, YouTube'ā, ar ko jūs gribētu, lai es satiekos. Vēlams tikai politiķus neiesaistīt šajos sarakstos, tāpēc, ka politiķi manā redzējumā ir, kā teikt, savu jau atspēlējuši. Pastāv ļoti daudz dažādu citu cilvēku viedokļu, ar kuriem labprāt padalīsies ar jums. Tāpēc esiet pozitīvi. Nākošā nedēļa, lai jums ir vienkārši superīga. Neaizmirstiet mani, rakstiet vēstules, atbalstiet, liekat laikus, šerojiet. Un viss būs baigi forši. Līdz nākošajai reizei. Atā!